Šajā video izskatīsim produktu receptes. Pirmām kārtām pārējām pie produktu pārvaldības. Tālāk pie precēm. Preču sarakstā produktiem, kuriem ir receptes, recepšu stabiņai mēs redzēsim markējumu. Kuriem nav, protams, arī tā markējuma nebūs. Lai pievienotu recepti, pirmām kārtām atrodam vajadzīgo savu produktu. Atveram produktu karti. Tālāk, no labās puses redzēsim sadaļu recepte. Veram to vaļā. Viņa uz pirmā mirkli ir tukša. Lai pievienotu produktu, uzspiežam pievienošanas pogu. Un izvēlamies nepieciešamo komponenti. Meklējam sarakstā vai ievadam no tastatūras pirmās burtas. Tālāk mēs iesakam no sākuma ievadīt zuduma procentu, ja tāds būs dotai komponentei. Piemēram, 5%. Tālāk ievadīt neto daudzumu. Piemēram, man vajadzēs 100 gramus. Tas nozīmē, ka bruto būs 105,2. Un saglabājam. Tālāk pievienojam nākamo produktu. Atkal izvēlamies. Vai ierakstam meklētājā. Atzīmējam procentu zudumu. Atzīmējam neto daudzumu. Tā kā procentu zudums dotajā piemērā ir 0, tad neto un bruto sakrīt. Ja mums ir jāpievieno vairākas komponentes, varam spiest saglabāt un pievienot jaunu. Tādā gadījumā automātiski atvērsies pievienošanas loks. Kad savadījām visus parametrus, varam uzspiest saglabāt. Un mums būs gatava recepte. Lai veiktu labojumus, izmantojam labošanas zīmolīti. Vai arī izdzēšam, uzspiežot uz miskastes, nevajadzīgo komponenti. Kā arī augšā ir poga izdzēst pilnīgi visu no receptes.